Uzņēmums Daugavpils Satiksme šogad ieviesa jaunu biļešu sistēmu. Tagad lielākai daļai iedzīvotāju braukšana sabiedriskajā transportā ar mēnešu biļetēm ir kļuvusi daudz izdevīgāka nekā vienreizējās biļetes iegāde. Par to liecina aptaujas rezultāti. Man ir braukšanas karte, lietoju bieži. No Rugiļiem braucu uz Ķīmiķu mikrorajonu. Tas ir izdevīgāk. Ja braucu 2-3 reizes dienā, pēc mazbērniem braucu, man tas ir izdevīgāk. Gandrīz katru dienu braucu. Man mēneša biļete sanāk dārgāk, jo braucu apmēram katru otro dienu. Es labāk tā. Izmantoju sabiedrisko transportu visu laiku. Mums ir invalīdu braukšanas biļete, bet man pensionāru. Izmantoju sabiedrisko transportu katru dienu, pērku mēnešu biļeti. Kā pensionāram man tas ir izdevīgi. Daudzi respondenti izsvēruši plusus un mīnusus un devuši priekšroku mēnešu biļetēm, nevis vienreizējās biļetes iegādēji. Cilvēki atzīmē, ka tas ir izdevīgi. Pie tādiem pašiem secinājumiem nonākuši uzņēmuma Daugavpils Satiksmes speciālisti. SIA Daugavpils Satiksme ir iegūs vērtīgu ieskatu mūsu pilsētas iedzīvotāju, respektīvi mūsu pasažieru vēlmēs un vajadzībās. Jāatzīmē, ka tas galvenokārt sakrīt arī ar tām vēlmēm un ieskatiem, kas ir Daugavpils Satiksmē. Tātad prioritātes ir elektronisko norēķinu sistēmas ieviešana, elektroniskās mājaslapas atjaunošana, veidojot to par interaktīvu, kā arī galvenokārt akcents tiek likts uz to, kā meklēt iespējas atjaunot vai arī modernizēt mūsu tramvaju parku. Bet kas šajās mēneša biļetēs ir tik labs? Pirmkārt, to cena un braucienu skaits. Mēneša biļete sabiedriskajā transportā visos tramvaju un autobusu maršrutos visā mēneša dienā maksā 45 eiro, un, ja to izmanto tikai darba dienās, tad 35 eiro. Ņemot vērā, ka vienreizējā biļete maksā 1 eiro, tad katru dienu izmantojot transportu, lai brauktu uz un no darba, kā arī brīvdienās, piemēram uz veikalu un atpakaļ, būs jāmaksā aptuveni 60 eiro. Ja tikai darba dienās un tikai par braucienu uz un no darba, aptuveni 40 eiro vai vairāk. Viss atkarīgs no darba dienu skaita. Pensionāriem ar pensionāra apliecību vienreizējā brauciena izmaksas ir 50 centi. Ja ikdienā izmantosiet sabiedrisko transportu, braucieni izmaksās vismaz 30 eiro. Mēneša biļete pilsētas pensionāriem maksā 15 eiro visos tramvaju un autobusu maršrutos visās mēneša dienās. Vai piekrītat, ka tas ir labs piedāvājums? Piedāvājums ir spēkā arī pilsētas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pilna un nepilna laika studentiem ikmēneša biļete sabiedriskajam transportam visos maršrutos visās mēneša dienās maksā 20 eiro. Mēneša biļetes sabiedriskajā transportā var iegādāties no katra mēneša 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam. Autoostā, Viestura ielā 10, par pirkumu var norēķināties skaidrā naudā vai ar kredītkarti. Un biļeti var iegādāties arī pie konduktoriem, tikai pieaugušo mēneša biļetes un tikai par skaidru naudu. Mēneša biļetes var iegādāties no katra mēneša 22. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam SIA Daugavpils Satiksme biļešu kasē 18. novembra ielā 183. Norēķināties var skaidrā naudā un ar kredītkarti.